Ja es izvēlējies klausīties šo manu vēstījumu, ieteiktu noklausīties arī iepriekšējo, jo tā notikuma kontekstā ir tapis šis nākamais stāsts. Šis ir stāsts par notikumiem manas dzīves 2019. un 20. gadā. Pēc tam, kad 19. gadā mana veselība manāmi sašķobījās, lai gan biju dzīvojis kopumā ļoti apzinīgu un tālredzīgu dzīvesveidu, veselīgu dzīvesveidu, tad es biju spiests pamainīt arī savu nodarbošanos. Un tā kā man bija tolaik jāveic arī privātmājas un arī dzīvokļa remonts saviem bērniem, savai ģimenei, tad paralēli es varēju paņemt tikai pusslodzes darbu, un es atradu tādu opciju kā asistenta darbs kādam bērnam invalīdam. Un notika, tad, kad es uzsāku šo darbu kā asistents, Jūrmalas pusē es saskāros ar kādu kliedzošu netaisnību. Un te lūk detaļas. Lai gan es biju vienojies ar skolu, un to paredzēja arī līgums, ka man būs vismaz tā garantētā minimālā alga, tad realitāte bija pavisam citāda. Izrādās valstī, vismaz tolaik bija izveidota tāda sistēma, ka asistents varēja pat ierasties darbā, bet ja bērns ir saslimis vai ilgstoši neierodās dažādu iemeslu pēc skolā, tad sanāk, ka faktiski darbiniekam par to nemaksā algu. Maksā tikai par tām dienām, kad bērns ir ieradies skolā. Tas sanāk kā? Sanāk, ka bija tādas reizes, kad tu ierodies uz nodarbībām, bet tev tiek paziņots tikai neilgu laiku pirms tām, ka šodien darbs nenotiks. Un ko tad darīt tādā dienā? Ja tu esi savu dzīvi pakārtojis tā sakārtojis, lai tu būtu darbā un strādātu ar konkrēto bērnu. Un kas būtu tādā gadījumā, ja man būtu vēl paralēlas citas ar peļņu saistītas aktivitātes, un es pateiktu kādā no tādām reizēm, ka tā kā bērns nav bijis ilgstoši skolā, tad es, saprastams to, ka nezinu, kad viņš būs, izlēmu strādāt alternatīvā darba vietā un šodien nevaru tikt. Tādā situācijā būtu sacelta liela brēka, pareizi. Bet kā tas tā varēja būt, ka tas likumprojekts, ja tā to var saukt, ir izgājis tam cauri, ka atļauj asistentus diskriminēt un nemaksāt viņiem algu par to laiku, kurā viņi darbā ierodās, bet darbs viņam netiek nodrošināts. Vai tad tas nav stāsts arī par dīkstāvi? Nezinu, kā tas ir šajā 2024. gadā, vai šis jautājums ir sakārtots, taču es gribu aktualizēt šo problēmu, jo šī ir patiešām kliedzoša netaisnība. Šī iemesla pēc es biju spiests doties prom no tā darba. Un kas vēl zīmīgi, atceros to, ka man tad bija saruna arī ar skolas direktori un arī ar bērnu vecākiem, un mēs pārnājām šo jautājumu, kā tad tālāk. Un man piedāvāja mazliet palielināt to atalgojumu, kas tajā pirmajā nostrādātajā mēnesī bija apmēram 30 eiro. Jūs saprotiet, ko tas nozīmē, ja tu mēnesi esi pavadījis neregulārā darbā, kur tu biji gatavs strādāt visu cauru skolas mēnesi, un reāli bija tikai dažas darba dienas. Tajā reizē iekrita arī tas, ka man arī pašam sanāca gūt, sportojot potītas traumu, šo laiku apmēram nedēļu un mazliet vairāk es izņemu ārā. Taču arī tajā situācijā, kamēr vēl nebija skaidrs, kas notiek ar manu kāju, un es biju devies uz izmeklēšanām Jūrmalas Kauguru poliklīnikā, zīmīgā kārtā, mani nenosūtīja uz rentgenu. Un sanāca, ka es devos uz skolu un rūpējos par bērnu ar laustu potīti. Un praktiski bija tā, ka es pārvietojos uz vienas kājas, lai varētu rūpēties par bērnu, kas, kā valstī tas ir saukts, ir īpašais bērns, tāda lūk dzīves pieredze. Vai kādam Latvijā par šo bez manis arī ir ko teikt? Kāda ir patiesība?